Labdien, cienējamie sporta draugi un it īpaši regbija draugi visā Latvijā un ne tikai. Domāju, ka mūs skatās arī kā regbija Latvijas kausa finālu arī Anglijā, Īrijā un Skotijā, kuriem ir internet pieslēgumi. Šodien jums palīdzēs tikt ar regbija gudrībām un par šo spēli stāstīšais Māris Šmits un Raimonds Rudzāts. Sveiks, Raimonds! Sveiks, Māri! Paldies par skaistiem ievadvārdiem. Tiešām atkal regbijs, atkal sportcentrs.com televīzijā un arī internetu platformā, pateicoties Latvijas Regbija federācijai. Šodien mēs pieslēdzamies tiešraidē 23. Latvijas kausa finālam pēc neatkarības atgūšanas. Latvijas kausa fināls regbijā, regbija klubs Ovāls pret Garkalni Livoniju komandām. Šīs abas komandas finālā šādā pārī tieks pirmo reizi. Ovāls ir seškārtēji Latvijas kausa ieguvēji, kopumā finālā spēlējuši 13 reizes un iepriekšējos 5 finālus viņi zaudējuši. Savukārt mājnieki Garkalni Livonija, jo mājnieki tā arī varam teikt, notiek spēle viņu mājas stadionā, šeit pat upes ciemā. Garkalni Livonija pirmo reizi spēlēs Latvijas kausa finālā. Nu tad paskatīsimies, kurš papildinās vai savu čempionu titulu skaitu, vai arī otra komanda atklās savu kontu. Tātad mūs sagaida 80, pat varbūt bišķi vairāk minūtes ar šobrīd Latvijā labāko regbiju. Paldies, tu esi visi izstāstīt, bet es vēl papildināšu tādas lietas, ka šis ir vienīgais tituls regbija klubam Livonija, kas vēl nav iegūts. Un viņi jau prezidents Vigo Valdovs, direktors Jānis Zumens teica, nu mēs dikti tieksimies par to, lai to dabūtu. Bet jāsaka, par iepriekšējo gadu tāds liels pārsteigums tādā regbijā, kā sensācija to varēja nosaukt, bija pusfināla spēle, tieši Livonijas spēle ar Valmieras Fēniksu, Beverīnas Fēniksu. Un ar 1 punktu ļoti sīvā cīņā, izcīnīja tādu Valmieras, Kristaps Staņas audzēkņi, un fināls bija jau cits. Bet šodien jau ir citas komandas. Ovāls, kā vienmēr, rāda stabilu sniegumu visos čempionātos un kausa izspēlēs. Nu, un ir atkal fināli. Atkal ir sasnieguši finālu. Šī viņiem jau ir 14. reize. Esmu pareizi saskaitījis. Protams, tie nosaukumi ir formācija veidi, ir mainījušies laika gaitā, bet nu skaidrs, ka Vladimir Ņikano vadītā komanda ar ļoti daudziem Latvijas regbijā ļoti pazīstamiem spēlētājiem, daudziem izlases spēlētājiem. Abās komandās netrūkst izlases spēlētāji, un kamēr spēle vēl nav sākusies, tad nosauksim komandu pamatsastāvs. Vispirms, ja varam tā teikt, viesi regbija klubs Ovāls. Guntis Cirša, Sandrs Jauntēvs, Elmārs Imbras, pirmā līnija, otrā līnija Vjačislavs Tiško un Jānis Riekstiņš, trešā līnija Santis Podāns, Andrejs Borisovs, tālāk Roberts Bondarenko, Andris Lazdāns, komandas kapteinis Sergejs Avdējevs, Mihails Tumins, Roberts Miksons, Jurijs Franguļans, Matīs Zalcmanis un Nauris Bērziņš. Komandas galvenais treneris Vladimirs Ņikonovs. Un ātri arī Garkalni Livonijas sastāvs, viņi šodien melnajās formās un ar sākumu sitienu sāk šo finālu spēli. Tātad Henks Limpers, Jānis Zvaigzne, Gundars Grieķis, Viesturs Vārpa, Kristaps Martinsons, Martins Liansbergs, Mārtiņš Rundāns, Ainārs Bērziņš, Norberts Bekmanis, Vigo Valdovs, komandas kapteinis, Kristaps Bērziņš, Dāvis Gauja, Reinis Pepa, Vadims Martiņenko un Simons Fuko, komandas galvenais treneris Marks Alens. Es papildināšu vienu, tad to lietu viss ir pareizi, bet viens tāds pārsteigums un varbūt novēlēsim viņam labu spēli. Sporta klubu Ovāls sastāvā spēlēs un papildināt, nu kā teikt, pastiprina spēli Kaspars Jakušs. Kaspars Jakušs ir pēc ilgākas nu, kā teikt, traumas, viņš tā atkopās ļoti uzmanīgi un teica, nu jāpamēģina, kauss ir kauss, tomēr ir jāpaspēlē. Tā kā Kasparam tev veiksmīgi spēle, un lai traumas nebūtu 20. numurs, Sporta klubu Ovāls sastāvā. Sākotnējā pieteikumā es viņu nenosaucu, viņš tur vienkārši nebija. Jā, tur nebija, bet viņš ir spēlē tā 20. To mēs... spēlētājs ir, mēs zinām, ka viņš bijis Latvijas izlases spēlētājs 7. 15.
Nu, lai ieiet atkal sliedēs pēc kaut kāda zināmas traumas. Pieminēšu vēl tādas tās lietiņas, kas ir attiecīgi, kā tu nosauci, ja? Garkalns Livonijas sastāvs, nu, tomēr ir ar 3 lietuviešu spēlētājiem. Šodien ir pieteikts Igidijus Šemete, Edmundas Ševinskis un Toms Zibolis, ja? Un Martins Linsbergs, tas 4. Ja, spēlētājs. Es saprotu, ka pēc nolikuma ir, ka 3 spēlētāji drīkst vienlaicīgi tikai atrasties laukumā. Nu, var mainīt viesspēlētāju pret viesspēlētāju. Kā teikt, viss spēks Livonija ir šodien. Un viss spēks ir arī Ovāla komandai, redzam, pastiprinājušies ar vairākiem Latvijas regbijā labi zināmiem spēlētājiem tieši uz kausa izcīņu. Viens no tiem ir Miksons, tāpat jau tevs pieminētais Jakušs, tāpat arī Andris Lazdāns, kurš citkārt spēlē LLU rindās. Tā kā nopietni gatavojušies šai fināla cīņai ir arī Ovāla regbisti. Nu, viņi noteikti grib pārtraukt ielgušo zaudējumu sēriju tieši Latvijas kausa finālos, tātad 5 pēdējās reizes no fināla, Ovāls ir atgriezušies ar nokārtām galvām. Jā, vēl man jāsaka, sporta klubu Ovāls rindā tādi spēlētāji kā Sergejs Avdejevs, kas bijis ir ilgus gadus, izlases 9. numurs, stabils cīnītājs. Nu, skaidrs, ka darbi un visas tās lietas viņam liedza vairāk piedalīties, bet tagad uz finālu viss ir ierindā. Protams. Nu, skaidrs, ka tas ir tāds labs, kā teikt, ka tikai trenētība. Pašlaik viņš atspēlē ļoti grūti. Nē, tas bija Roberts Miksons, kas atspēlē, es viņu vēl neredzu. Bet labi sitieni, 2 gabali, bija ļoti 2 spēcīgi sitieni, uzreiz varam redzēt, kā teritorija tiek atgūt. Nu, šito mēs saucam regbijā pa dālanu, ja, jo uzsit spēlētājiem, kuri var ieskrieties un uzbrukt. Un ieskrējoši spēlētāji... Nu, redzam, Nauris Bērziņš sāk savu uzbrukumu, Dāvis Gauja, veids tvērienu, bumbu jau pāriet Livonijas īpašumā. Un Livonija Vigo Valdovs, komandas kapteinis, sāk savus komandas uzbrukumu grūti ir apturēt Vigo, tas beidzot izdodās. Un Livonijai veiksmīgi jānospēlē rakā, Toņa arī izdara, saglabā bumbu un sāk savu, precīzāk turpina savu uzbrukumu. Nu, jāatzīmē Mārp, šodien fantastisks laiks, fantastiska atmosfēra, viss, ko var vēlēties šodien skaistam Latvijas kausa finālam. Viss šeit upes ciemā ir, nu, ļoti augstcinīgi nospēlē Nauris Bērziņš, notver bumbu ar pirmo piegājienu un sods Kristupam Bērziņam. Bumba Ovālam, Ovāls sitīs bumbu visticamāk kautā un centīsies iegūt pēc iespējas vairāk teritorijas. Jo pašlaik ir spēle, tā kā tad, kad rezultāts ir 0-0 un kad izšķirās tik kausa liktenis, neviens negribēs riskēt un spēle pacentīsies turēt pa vidu, jo, lai, ja gadījumā nopelnot sodu, var iesist un 3-6 un jau spēle jau vienam iet pa labi. Bet mums ir jāatzīmē, kas spēlē, kas tiesā šo spēli, šo atbildīgo spēli ir uzticēts tiesāts Renāram Reinikam. Man liekas, ka Renāram šī ir viena no tādām nozīmīgākajām spēlēm viņa tādā regbija karjeru. Regbija tiesneša karjerā, tu domā, jā? Latvijas mērogā, jā. Jo, un jāsaka, ir paldies abiem, var teikt, līniju tiesnešiem, jā. Kārlis Sarkans un Igors Buceņins, nu, kur ir ļoti augsts kvalitātes. Ir īpaši Igors Buceņins, kurš nav jau nevienam noslēpums, visi zina regbija sabiedrību, ka viņš visu pēdējos 5-6 gadus ir atzīts par Krievijas profesionālās līgas, vai labāko, vai otro, vai, nu, vienmēr ir tādās krīzēs. Bet tā kā vislabākie tiesneši ir šeit laukumā. Vislabākie tiesneši, vislabākie spēlētāji, labākie skatītāji. Šodien es redzu ļoti daudz cilvēku ir Upesciem stadionā, kas skatās spēli klātienē. Ticu, ka vēl vairāk ir tādi, kas skatās un klausās mūsu sporta centras tiešraidē. Nu, regbija, Latvijas kausa fināls regbijā tomēr reizes gadā. Šis jau 23. kopš neatkarības atgūšanas. Kopumā vēsturis sanāk, Mār, vai ne? Arī redzam, ka kopš 1967. gada ir Latvijas kausas izspēlēts. Pirmie, jā, LPSR, ja būsim precīzi, nu tad Rafs to laiku dominēja. Tagad nevar ātrumā saskaitīt, cik tituls viņi ir ieguvuši, bet pārsvarā to laiku dominēja 2 komandas, Rafs un Vefs, kas... Nu, Vefs bija tas pats, no sākuma bija Vefs, un pēc tam bija Nestor komanda, un tad pārgāja viņa Rafa. Nu, redzam, tuvu ieskaits laukumam bija pietuvojušies Ovāls, bet tur Livonija mierīgi tvēra bumbu, piezemēja to ieskaits laukumā, un tagad no 22.
sāks savu izspēli. Ļoti svarīgi būs arī abu divu treneru izvēlētā taktika. Mēs nepieskaramies, varbūt es gribu teikt, es redzēju Twitterī un Facebookā, kad Markam Alenam šī ir pēdējā spēle Livonijas komandas kā trenerim. Marks Alens, jāsaka viņam paldies, ko viņš ir devis Latvijas regbijam, nu it īpaši jau Livonijas klubam un ievies labu, skatāmu, sakarīgu regbiju. Tas ir Mark, viņam vēl specially thanks jau, ja? Kāpēc pēdējā? It kā viņš darba jautājumu, vai kā brauc prom, ziniet, viņš jau pēc profesijas bija karavīrs, karavīri tur komandā, un tagad, kad maina to dzīves vietēm, ja, un tāpēc. Varbūt, ka vēl paliek, kas to lai zina, bet tā es biju izlasījis Facebookā, to es gribu teikt. Attiecībā par šīs dienas spēlēm. Abas divas komandas nevienādām slodzēm atnākušas tur uz šo finālu. Ja var to teikt, ka tikpat laba cienīga, kā fināla spēle bija regbija kluba Miesnieks ar Livoniju. Viņi tik tiešām bija cienīgi kā fināla spēlē, un arī rezultāts to izsaka 19-12, un pirmajā puslaikā Miesnieks bija 7-5 priekšā. Jā, Mārta runā konkrēti par pusfināla spēli, tā arī notika šeit. Jā, tā notika šeit, un šī bija, es redzēju to spēli, ļoti skaisti arī spēle. Kvalitatīvi. Jā, kvalitatīvi spēles, un es vēl tad teicu, kā mēs šitādu spēli jārāda mūsu sabiedrībai, jo visi gribētu redzēt. Tā tik tiešām ir laba spēle. Es jau redzu, ka nekas mēs rādām vismaz kausa finālu. Arī būs kvalitatīvi un labi. Un es iesāku par treneriem, jā. Te būs ļoti svarīgi arī treneri. Ja mēs zinām, ka treneris Nikanovs ir viens, bet Bauters, Nikanovs, Juris Straums ir pieredzējuši, ka treneri Latvijas regbijā, visi gudrinieki, jā, kāda no viņi būs izvēlējušies to taktiku. Jo, ja man prasa, kā tagad jau kā regbija mazliet speciālistam, jā, es domāju, ka, un to jau pierāda arī statistika, ja, kad Livonijas komanda otrajā puslaikā kā parasti izvelk uzvaras. Noķēra Kaspars, tomēr Oidābu ir noķēra. Redzam, saspringta situācija netālu no Livonijas ieskaits laukumu, bet nokontrolē situāciju Livonija ar veiksmīgu raku un... Mans Fukē mēģināja izmukt un ļoti labi fintoja, bet beigās Kaspars, kurš bija tomēr acīgāks. Acīgāks un Vigo Valdovs izraidīja bumbu autā. Nauris Bērziņš vēlējās izspēlēt tā saucamo ātrautu, ievadīt bumbu ātri spēlē un turpināt, bet sākt ovāls uzbrukumu, ja pretuzbrukumu. Tiesnesis to, protams, neļāva, un tagad redzam koridoru izspēli ar bumbu ovāls, un bumba ir jāiemet tieši pa vidu, lai skaitītos, izpildīt. Zinu, kur cels un uz kur mest, protams, bet Livonija ar bumbu un mēģina tikt ārā no savas laukuma puses tur. Bija Dāvis Gauji, kas ļoti meistarīgi gāja cauri un bumbu saglabāja. Galvenais jau ir, daudzie jau var ieiet, bet galvenais jau ir tā bumbu saglabāšana, cīņa par bumbu šeit, jo pašlaik notiek tā cīņa. Kā redzam, Livonija ir vienmēr drusku pusolīt ātrāk tur priekšā. Kad tu esi ātrāk, tu ieņem pozīciju, kur tev grūti ir izvilkt. Tieši tā veiksmīgi izdodās izmest tautā ar visu bumbu Livonijas spēlētāju. Tas nozīmē, ka bumbu pāries ovāls komandas rīcībā, un viņi varēs vēlreiz mēģināt izspēlēt tā saucamo koridoru izspēli. Pirmajā reizē viņiem tomēr neizdevās saglabāt kontroli pār bumbu. Tur ļoti labi aizsardzība nospēlēja Jurijs Franguļāns, tumšs galā spēlētājs, kurš notvēra to pēdējo 14. jo ātrākos spēlētājus. Kristap Bērziņu, un kā teikt, lika viņam izgrūt viņa ārā aiz sānu līnijas. Ja spēlētājs sānu līnijas izgriež ārā, kuram ir bumba rokā, tas ir vainīgs par to, ka bumbi nokļūst tur. Līdz ar pretiniekiem. Mēs redzam, ka ovāls spēlētāji centīsies, kas ir sagatavots mājas darbā. Jā, novāc. Mēs redzam, ātrāk ir. Atkal Livonija veiksmīgāk šajā koridoru jā, lai arī kā priekšrocības izpildot šīs abas reizes bija ovāls komandai. Kas ovāls komandai jādomā, kāpēc tā, ko darīt, lai tā vairs nenotiktu, jo skaidrs, ka šīs ir standarta situācijas un tām ir jābūt atstrādātām gluži vai nevainojami. Tas ir mājas darbs tieši tā. Šo situāciju sots, kāpēc Vigo Valdovs juniors kapteinis citīs? Tā ir teritorijas iegūšana. Tev bija sots, izsist vai gaut.
autā. Neizsitam. Neizsit pagaidām autā. Varam spēlēt. Viss spēle turpinās, viss kārtībā. Jā. Ovāls sāk savu uzbrukumu. Naurim Bērziņam, Nauris Bērziņš spēlē ar kāju, un bumba atkal pāriet Livonijas rīcībā. Tas ir... Labi ieskaties. Man liekas, Caimons Fuks. Jā, Jā. Ļoti droši atceros, ka viņš 4 gadu atpakaļ vai 3 gadu sāk spēlēt, tad tāds nedroši bija. Tagad jau viņam parāda, nu tās ir Lietuvas spēlētājs, redzam, cik viens no stiprākiem junioru spēlētājiem Lietuvā, izlases spēlētājs, nu. Martins Ansbergs. Jā, redzējām, viņi arī šogad spēlējot Hurakan Livonijas sastāvā Regbija 7. Tīri veiksmīgi viņam tas izdevās, deva lielu pienesumu kopā ar Tomasu Zībolu, šeit lietuviešu leģionāru, un, kā zinām, Regbijā 7 Livonija jau ir kļuvuši par Latvijas čempioniem. Šeit bumbu saglabāja, lai kā arī nebūtu. Šī elementais, var teikt, ļoti acīgi ir Livonijas spēlētāji. Viņi pie visgrūtākām visādām situācijām, kad bumba ir zemē un kad viņa, kad teikt, nepiedara nevienam, kurš būs pirmais, kurš viņu saņems, kurš nolieksies pāries pāri. Tad epizodes, kas ir bijušas tādas vidējās, Livonija ir bijuši acīgā. Rezultāts vēl joprojām nav atklāts, un tas nav nekāds pārsteigums, ja mēs ņemam vērā to, kā šīs abas komandas ir spēlējušas pēdējās reizēs. Tad iepriekšējā spēle, kas bija Latvijas čempionātā, vēl reitinga aplī, toreiz atceramies, tas bija dažas dienas pirms Latvijas izlases spēles ar Horvātiju, nespēlēja abu šo komandu izlases spēlētāju, tik un tā Livonija bija veiksmīgāk, uzvarēja ar 15-7, tas šo sezonu, tā kā šeit kausa finālā šīs abas komandas tieks otro reizi šo sezonu, un pagājuši gadu, kad bija Super 4 izspēle, ja, tātad 4 labākās komandas cīnījās par Latvijas čempionu titulu, tad Ovāls arī Livonijā iedzēla. Tas gan Livonijā iepriekš pēdējā tūra. Par čempioniem, ja viņi būtu uzvarējuši, tad jau viņus nevarētu noķert, bet atstāja to intrigu līdz uz pēdējo kārtu. Tā kā ļoti sīvs un saistošs ir tieši Regbijā 15 šo abu divu komandu tikšanās reizes, un es nemirkli nešaubos, ka tāda būs arī šī, ko mēs rādām Sporta centrs tiešraidē. Latvijas kausa fināls Regbijā. Redzam. Avdejevs. Viņam pašlaik pietrūkst mazliet tāda spēļu praksītes, bet pieredze viņam ir. Es jums saku, principā viņš ir sodā. Es tiesnešu vietā būtu iedevis jau priekšrocību. Nezinu, kāpēc neiedeva Renārs. Nu, bija aiz līnijas. Jā. Nauris Bērziņš. No bloks neskaidrs. Bloķēts viņa sitiens ar kāju. No bloka, ja bumba atsidās uz priekšu, jāpagan, viss kārtībā. Nu, pagaidām mēs varam novērot spēles sākumā ļoti izteikti cīņu par pozīciju, par iniciatīvu, par teritoriju. Par teritoriju. Viens negrib riskēt, ka cilvēks saka, kā būs tuvākāds sots, tas ir. Sitiens pa vārtiem. Un abām komandām ir labi sitēji. Labākie sitēji Latvijā. Tas ir Kristaps Bērziņš. Pārliecinoši ir visu pēdējo gadu. Kā tas Latvijas būs? Bombardieru krieviskā ir Latvijas. Bombardieris, nu? Bet, ja mēs gribam atzīmēt Ovāls... Tur ir Mihails Tumins un Andris Lasdāns. Mihails Tumins, es tomēr teikšu. Mihails Tumins, ka šeit visvairāk arī ir sasīts. Ja? Tā ir bijušais futbolists, ļoti labi spēja tikt galā ar bumbu arī. Tas nekas, ka nav apaļi, ka ir ovāli, bet viņš sit tāpat vārtu rāmī. Bumba būs ovālam, un ovāla ceļš līdz finālam bijis ievērojami vieglāks nekā tas bija Livonijai. Ovālam pusfinālā nebija tāda smaga spēle, kā bija Livonijai. Ovāls pusfinālā uzvarēja pagājušā gada finālists Burtnieku Fēniks komandu, uzvarēja ļoti graujošu rezultātu, 74-0. Protams, ir vairāk iemesli, kāpēc rezultāts bija tik graujošs. Pirmkārt, jau Fēniks spēlēja bez savu galvenā trenera, Kristaps Staņs, kas tobrīd ar U20 izlases atradās Čehijā, Eiropas čempionātā. Tāpat trūka vēl vairāk būtiski spēlētāji, vēl daudzi spēlēja pirmo reizi jaunās pozīcijās, tā kā dažādi iemesli, tur pilns komplekts, un beigu galā 74-0, tāds nesevišķi cienīgs rezultāts Latvijas kausa pusfinālam. Tāpat tās Ovāls arī spēlēja ceturtdaļfinālu, tur viņiem gāja sīvāk, tur viņi tikās ar EŽK sistēmas komandu un uzvarēja ar 42-20. Tā kā tāds ir bijis Regbija kluba Ovāls ceļš līdz Latvijas kausa finālam. Atgādināšu, ka pēdējo reizi Latvijas kausa finālu viņi uzvarēja
2005. gadā, toreiz komandu vēl sauc Ādažu Čipši. Ļoti leģendārs nosaukums Latvijas regbijā, vai ne, Māri? Jā, nu, tad Ādažu Čipši palīdzēja komandai, un viņi arī rādīja sniegumu. Viņi vienmēr bija vai nu čempioni, vai ieguvēji. Jā. Pirmajā vai otrajā ar Miesniekiem vienmēr sitās. Bet es ko gribu teikt, ka mēs ņemam to, kad bija 2 komandas pilti izteikti, bet tagad es tā nevaru pateikt, ka ir 2. Nu, mēs stabili redzam, kad ir 3, ieskaitot Miesnieku, Ovāls Livonija, kas pienāca klātot 2 gadus, un pagājušā gada tā super 4 spēles, nu tās, man liekas, no tāda organizatoriskā varianta pagājušā gada bija vislabāk. No viedokļa visas komandas bija līdzīgas, jo arī LMT jau nav zemē metam, nu ko viņš ir, jā, tā labi spēlētāji, kur tā padās 4-5 izlases spēlētāji. Nu redzam, Livonijas sāk savu uzbrukumu. Vigo Valdos nomet piespēl tālāk Dāvim Gaujam. Ir labi ieskrējusies Livonija. Ovāls pieliek liels pūles, lai apturētu. Bet Livonijas saglabā kontroli pār bumbu, sāk otro uzbrukumu vilni, arī to pagaidām Ovālam izdodas apturēt un iegūt kontroli pār bumbu. Mihails Tumīns un kas pa izrāvienu Mihailam. Piespēle varēja būt veiksmīgāka un atkal bumba pāriet Livonijas rīcībā. Labi, Regbi izdrauga bumbu tveroši spēlētāji. Nu, tās tā negaidīt. Nu, negaidīt vai negaidīt, bet nebeidzās ar rezultatīvu darbību. Jā, tāda. Redzam nelielu pauzīt, komandas var mazliet padzerties. Kur viņi ir? Kur vidu? Vai man stāsts? Ja dzirdam aplausus. Nu, kad ir parasti ir tā, kad ir kāda trauma un regbisti ir tāda cilvēka kontaktspēle, kad neviens speciāli par to nedod sodas, jā. Tas nav šī ziņā, nu, teiksim, futbolā tu vēl var dabūt, jā, kaut kāds tēd, tas nav, jā. Nav vērts simulēt. Un tikai tad, kad tu tiešām ieprast. Tāpēc vienmēr zinot, ka tu caur sāpēm, ja jau kaut kur guli, jā, un abas divas komandas parasti vai aplaudē. Vai... Tāpat kā skatītāji, tā kā šīs manieres ir ne tikai regbijā, bet arī citos sporta veidos un pārsvarā sporta spēlēs lielā cieņā. Arī šajā spēlē Latvijas kausa finālā. Ja pa Latvijas kausa fināla statistika, tad visbiežāk finālā ir spēlējuši Miesnieki 21 reizi, un 11 reizes viņi ir arī finālā vinnējuši un kļuvuši par Latvijas kausa ieguvējiem. Tātad, kā jau minējām, Miesniekiem šogad ceļš Latvijas kausa apstājās pusfinālā, un finālā šoreiz citas komandas mēs redzam. No Livonija atkal uzbrukumā. Ļoti fiziski spēlētāji. Tas ir Mārtiņš Rundāns. Jā, bet Livonijas spēlētāji iet ar tādu pārliecīgu fizisko spēku. Es nemazam, redzēju, kā iet cauri, nemaz neskatoties, un rauj no spēlētājs. Ļoti labi. Vārpa, Livonijas spēlētājs, Viesturs Vārpa, kas pēc traumas, 20. numurs, liels spēlētājs, spēcīgs. Varējām redzēt, cik klasiski un pareizi no raka, kā teikt, norauj pilnīgi par ko Bovols spēlētāji nost. Pašlaik viņš ir ar bumbu, grūti. Nu, redzam, ne bez grūtībām Ovālam izdodas apturēt šos Livonijas uzbrukumus, šos mēģinājumus izskriet cauri līnijai. Skatos uz spēli ir atnākuši arī mūsu leģendāri spēlētāji un tiesneši kā Oļegs Korotkovs sev. Un vēl pāri sev, jā, viņš skatīsies tiesnešu darbību, bet tas bija mana laika, visu laiku labākais tāds tiesnesis. Un šī momentā, ja mēs runājam par tiesnešiem, tad, tāds viennozīmīgi ir Igors Buceņins, augstas klases, un mūsu Kārlis Sarkans. Kārlis Sarkans, šie abi, kurus tu nosauc, šie šodien līnija tiesneši, galvenā tiesneša lomā Nārs Reiniks, un kā jau mēs spriedām, viena no atbildīgākajām spēlēm, kāda viņa līdzšinējā tiesneša karjerā ir bijusi. Ja labi tiks galā, noteikti būs vēl. Pašlaik visi korekti. Es tā piesietos par vienu to elementiņu, ka bija pārkāpta līnija, ja atceries, vispārējais es neko neredzu, viss ir pēc. Nu skaidrs, ka kļūdas gadās visiem, mazas kļūdiņas būs, galvenais, lai tās nav lielas kļūdas un lai neizšķir spēles likteni. Santis Podāns.
Nu jau Ovāls rīcībā ir bomba un Ovāls ar raku palīdzību lēnām pozicionāli. Tomēr viņam met tālo piespēli, met uz malu, viņi tur ir daudz, bet vai tur būs uzbrukums, bet tur sagaida pretīm ir tikpat daudz spēlētājiem. Un tiešām pozīcija karš, ja varam tā teikt, izmantojot tā terminoloģiju. Pagaidām spēle lielākoties notiek laukuma vidas daļā, abas komandas cīnās par iniciatīvu un tādas pat reāls punktu gūšanas iespējas nav bijuši. Komandas arī spēlē gan disciplinēti, nav bijuši sitieni pa vārtiem, tieši soda sitieni. Tāpēc arī rezultāts lielā mērā pagaidām nav atklāts. Pirmais puslaiks jau varētu būt apmēram vidū. Rezultāts vēl joprojām 0-0. Tas ir pilnīgi normāli šo komandu duelī, jo iepriekšējie dueli nav bijuši ārkārtīgi rezultīvi. Reizēm abas komandas gūst labi, ja mazliet virs 10 punktiem, reizēm abām pat neizdodas pārsniegt 10 punktu atzīmi. Tas nebūs nekāds pārsteigums, ja arī šodien spēle nebūs sevišķi rezultīva. Tas tādā kopējā Eiropas un pasaules klasika arī ir, ja? Kāpēc tad ņem mūsu, kāds mūsu, Sēru Wilkinsonu pērkev, ja pa lielu naudu, kad spēlē lielās komandas, tu cauri netiec, aizsardzība tik augstā līmenī, kad tikai ar sodiem tu vari to spēli vinēt. Un tad Džonijam Wilkinsonam noliec, viņš to saliek, lielākā mērā no visām lietām. Protams. Arī izcīna Francijas un Anglijas un tādu izskatās. Tas ir viņi... Redzam, tad skatīsimies, cik spēcīgi ir tie Latvijas Džonija Wilkinsoni, jo Mihails Tumins ir pie bumbas un pirmais sodas sitiens esam piesaukuši. Mihails Tumins, regbija kluba. Viņi var uzsist, viņam spēcīgi divi, bet te ir pa vidu jāuzskrien, jo bumba var neaiziet līdz vārtiem, un tur var turpināties uzbrukums. To mēs tūlīt redzēsim, paskatīsimies, ko parādīs Mihails Tumins. Līdz vārtiem patālu un nav arī tieši pretī vārtiem, bet ja viņš ir izvēlējies sist pa vārtiem, tātad viņš ir par sevi pārliecināts, un šādas sitienas ir gana bieži realizējis. Jā, stipri gatavojās, bet tas nekas, ja izjutīs to garšu un vajadzīgs vien. Ovāls aplaudēja, priecājas par gūtiem punktiem, bet gūtu punktu nebija. Sitiens nebija precīzs. Labajā pusē, tā kā drusku pietrūk, bet tas nekas. Dabona 22 un Livonija jāsargājas tomēr no tās puses, tas saucamies 22. Obligāti ir jāpārsit pāri 22 metru līnijai. Tu pats sev var pārsit, tāpēc tur bloķē spēlētāji. Paņems cīņu. Bet viņi var paprasīt, ko jūs gribiet. Aizsargājušā komanda var pateikt, lai atkārto. Ja? Redzam, ka tiek izvēlēts cīņa. Labāk tas cīņa, nav nekāds pārsteigums, manuprāt, tāpēc, ka regbija klubam Ovāls ir ļoti labi cīņas spēlētāji. Guns Ciršs, Sandrs Jauntēvs, Elmārs Imbres, tā ir viņa pirmā līnija. Jā, izlases spēlētāji, jā. Tāpat Jačislavs Tiškos, Sandrs Podāns, Andrejs Borisovs, visi šie spēlētāji cīņā, un visi viņi retāk vai biežāk, bet tomēr tiek izsaukt uz Latvijas izlases. Visi ir vilkuši Latvijas izlases kreklu. Ovālam cīņā ļoti pieredzējis sastāvs. Un Ovālam būtu tiešām ļoti vērtīgi iegūt bumbu tagad, jā, jo... Numuru, es domāju, ka būs caur... Kā teikt, 8. tas ir pēdējais cīņā, kurš paņems bumbu rokās un mēģinās pat taisno... Pārbaudīsim tavu prognozu, Māri, ja kas ir labi spēlētāji arī vējeri. Bet labi nopresingoja Risovsam. Nauris Bērziņš, viens pret vairākiem, tiek tvērts, vai ir kas iet palīgā? Jā, ļoti... Un nodrošina raku. Es tikai no regbija viedokļa redzēju, kā Livonijas spēlētāji jau bija klāt un visiem jau bija rokas izstiepts, lai ņemtu bumbu. Tiesa, Ovāls vēl saglabā bumbu, bet viegli viņiem neiet caur Livonijas līniju. Jo fiziski spēlētāji pretīm tu nevar dabūt ar masu un ar spēku. Tagad ir jādomā, kā apspēlēt. Mihails Tumins, atrod brīvo vietu, bet tomēr viņi tver. Atceramies epizodi iepriekš, kā viņš izrauj cauri, kā teikt, ar skrējienu. Kājas labi strādā.
presīgs labs no Livonijas puses, un viņi netiek nekas. Bet arī tad, kad aizsargājās arī Olas, bija līdzīgs. Arī Livonija nekur netiek. Tiesa tā tīri subjektīvi izskatās, ka Ovālam Livonijas uzbrukuma apturēšana prasa mazliet lielāku piepulku. Piekrīt? Jā, es piekrītu. Bet punkts jau par to nedod, un nost arī neņem rezultāts vēl joprojām 0-0. Tā, kamēr mums tāda maz pauzīte izstāstīšu, lēnām, kur tad Latvijas izlases spēlēs, jo visi jau šie paši spēlētāji vienosies Latvijas izlasē kopā. Un atceramies, ka pēdējo spēli, kas mazliet neveiksmīgi pret Horvātiju zaudēja, mēs jau būtu drupi vēl augstāk spēlējuši. Nu, būtu ļoti svitri pret pretinieki jau, ja? Bet, nu, Dievs zina, ko dara, ja bet viena lieta mums vēl to pieredzi būt šī grupā. Mēs spēlējam tātad Eiropas nāciju kausa 2B grupā, un ar mums ir kopā Andora, nu jau Lietuva, kur ir skriesmētās grupas, Ungārija, Kipra un mēs Latvija. Pirmā spēle, Māri, kad mums ir? Nu, mums ir 22. novembris. Nē, 1. novembris. 1. novembris izbraukumā ar Ungāriju. Nu, redzam, Ovāls veido uzbrukumu. Kaspars Jākušs. Mēs to varam redzēt, ka Kaspars nebija ieskrējies, un arī otrs viņa partners nebija, un tur nekur nevar tikt. Tad pirmā spēlīte ir mums izbraukumā 1. novembrī, un tur plaukst, un nebūs Ungārijas. Un tā ir pirmas. Bet mājās diezgan vēlāk, mēs pieņemam Kipru. Nu, Kiprai tas varētu būt ļoti interesants pārbaudījums. 22. novembrī Latvijā spēlēt. Nu, tās ir mums šī gada. Nu, ļoti interesants būtu paskatīties 25. oktobrī Lietuvas spēlēs pēc Ungārijas, kas mums jāpārc uz Lietuvas. Jāspiego. Jā, nu, kā kodis. Redzam koridoru izspēli. Nu, beidzot Ovālam izdot šo standarta situāciju sev par labu pārvērt. Mihāls Tumīns iespēlē bumbu. Cīņas spēlētājiem Sondrim Jontāvam. Bumbu saglabāja, pagāja uz priekšu. Nu, par ātru. Būs atkal cīņa. Ovāls puiši ir tādi, ja? Kā mēs tad runājam pirms spēles ar Livonijas kluba prezidentu Vigo Valdavu, ja? Kad katrai no šīm komandām ir savas stiprās un vājās puses. Tad Ovālam, nu, kā teikt, ar viņiem labāk censties nekauties vai kā, neprovicēt uz tādu asu spēli, jo tur tie puiši iedodas mazo pirkstiņu. Pados viņiem mazo pirkstiņu, viņi paņēmis visu roku. Vajag spēlēt, bet nevis, jo var dažādi spēlēt, var brutālāk paspēlēt, bišķi fiziskāk iet, un kad tu izsaukš to uguni uz sevīm, no Valsts ir komanda, kas divreiz dos pretī. Nu, ja teiksim tā. Bet šī momentā es neredzu, ka būtu tāds brutāls spēles. Mēs to redzam, kad ir fiziska laba kontakta. Tikai Māri vēl ir laiks. Nē, nu labi. Es gribu piesaukt par labu spēli. Jā, tā kā pašlaik mazliet temps ir nokrities. Varbūt spēlētāji arī pirmās emocijas ir tā kā jau tomēr izpildījuši. Un jau puslaiks ir iet arī uz beigām. Iet jau uz beigām. Jau kuro cīņu pēc kārta tiesnesis ir palūdzis atkārtot šīm komandām. Tiešām cīņa par ietekmi, cīņa par iniciatīvu. Latvijas kausa finālā vēl joprojām aktuāli. Šoreiz cīņa par labu Livonijai. Mēģinās viņi tikt ārā no savas laukuma puses. Nu, tā ir statika. Tas arī izdodās. Izdodās iegūt bumbu pēc cīņas. Un tagad visticamāk sekos sitiens ar kāju. Jā, tiek ir projām. Jā, bet tas ir uzdāvināts. Mārs Bērziņš sako vēl uzbrukumā arī spēlē. Ļoti ko augsta svecīti, ko augsta. Vai pats tvers? Tver abi divi jāciet par bumbas. Okay. Labi nospēlē Simons. Viņš gaisā, abi divi Nauris Bērziņš, abi divi leci pēc bumbas, bet nu, drusku acīgāks bija. Un vēlreiz ar kāju spēlē Vigo Valdovs, vēlreiz bumbu iegūst. Aizgāja virsū, izlaiž spēlēs, piespēle, viss kārtībā. Un pārķer piespēli. Kādu rūpi kļūdu pieļauj. Jā, šoreiz bija tāds. Un pirmais piezemējums arī šajā Latvijas kausa neiesim vainot spēlētāji. Gribēja jau kā labāk pievilkt un iedot piespēli, bet ļoti acīgs bija spēlētājs. Tas nav Lietuvas spēlētājs. Ja parasti Lietuvas spēlētāji ir tie, kas vienmēr acīgi kaut kur nolasa. Tas bija numur 13. Līdz ar to rezultāts kļūst 5-0.
Un Kristapam Bērziņam visas iespējas ar realizācijas sitienu no ļoti ērtas pozīcijas. Vēl 2 punktus pievienotas savas komandas kontam. Un pirmā puslaika izskaņā panāk vadību 7-0. Nu, redz, ka Kristaps arī ļoti nopietni pieiet pie lietas, jo it kā jau pa vidu, it kā tāds elementārs, lai iesist, bet Kristaps saka, nē, es nesitīšu tā, viņš tāds sit parasti treniņos turpat stāvēt un papēdi, ja? Bet ļoti nopietni paliktnīt paprasīja, lai būtu, tas ir pa centru. Tā ir tāda nopietna attieksme par to lietu. Un, kā redzam, protams, riskēt nevar, neriskēt. Nekādas jēgas. Realizācijas cents precīzi 7-0. Kristaps Bērziņš pievieno vēl 2 punktus. Garkalna Livonija komandas rezultātam un, rezultāts ir atklāts. Tiesa negaidīja, ka šādā veidā tas varētu notikt, ka spēle bija tik principiāli un abas komandas tā visu pirmo puslaiku cīnījās par iniciatīvu, par pozīciju un pārsvarā mačs noritēja laukuma vidusdaļā, tad pēc rūpjas kļūdas piespēlē. Pārķēra bumbu tas bija tāds ne no spēles, gūts piezemējums, ja, bet tas tāds dāvana, tā tīrākā dāvana tāda, ja, teiksim, to nosacim. Bet, lai dabūtu to dāvanu, bija jābūt vajadzīgā vietā un vajadzīgā laikā, ja tā to saka. Protams, jā. Bija tai bumbai jāpiet pretī, viņa bija jāpārķēra un viņa arī bija jāizskriet. Tas viss izdevās. Nebija aizsargi, viss jau bija uzbrukumā, Nauris Bērziņš jau arī bija uzgājis jau, tā kā līdz ar to 7-0. Jo interesantāk. Rezultāts ir atklāts, un es domāju, ka tie jau nebūs pēdējie punkti šajā spēlē. Pavisam noteikti. Mihails Tumins ir gatavs ar sākumu sitienu atsākt spēli. Valam jāsasparojas un jāuzbruk vēl cītīgāk. Sākumu viņi sāk ļoti labi spēlēja, un kas, ļoti augsta svece. Livonija aizsargājās, es saprotu, ka tā aizsargāja, bet tie visi sitieni ir... Nepārāk tālu bumbu aizsita Livonija, bet neizdodas ar pirmo piegājiņu ķert bumbu ovālam. Tā izkrīt uz priekšu. Mazliet spēle uz priekšu. Cīņa būs par labu Livonijai. Regbijā tomēr 7-0, tas ir viens tā kā, ja basketā ņemsim viens trīnīts, ja? Apmēram. Jā, laiks te nevajag daudz, tā kā pašlaik vēl ir minimāls pārsvars, bet, Tiesa no Livonijas aizsardzība pagaidām nekādas šaubas nerad. Nē, aizsardzībā pašlaik divreiz tika iespiests un nekur uz priekšu netika oval komandas. Mums šodien notika arī Latvijas čempionāts jaunatnes regbijā, visi komandas. Viens uzbrukums Livonijai ļoti labi iespēja. Pašlaik ir uzbrukums, ir... Kristaps Bērziņš vai noķers, tur izskaties, ka tvērēs bez bumbas. Nē, te ir priekšrocība ovālam, un ovāls var iet uz priekšu. Mēs te varam tieši priekšā redzēt. Ļoti labi Kārlis Sarkans norāda, kas ir kā būt, jo nevienmēr spēles tiesnesis var būt klāt pie visām epizodēm, ja varam to sanos. Redzējām arī parādās pirmie asumi, te jau tāda lielāka kontakta cīņa bija. Spēlētāji jau mazliet nolaid tvaiku. Fināls ir fināls, un tas būtu dīvaini. Pa labu sots Livonijai par vēl tvērienu, vai ko parādīja vismaz pēc tā žesta, ka tas tvēriens ir bijis bez bumbas vai kā. Tas, ko es teicu jau epizodes laikā. Epizodes laikā. Viņš tagad tvēra bez bumbas. Jā. Līdz ar to sots. Kristaps Bērziņš pats centīsies. Mēģinās. Šis ir sitams sots. Protams, ka sitams. Kristaps ir Latvijas izlases štats sitējs, to mēs visi ļoti labi zinām. Viens no labākiem, ja ne labākais vispār Latvijā, tieši sišanā pa vārtiem. Un šajā savā mājas laukumā no šādas pozīcijas viņš ir nereiz vien noteikti sitis. Iespēja pievienot vēl 3 punktus. Tad, kad vēl, bet vēl ir, ja tev nav remonti psiholoģiskais vēl virsū, ka tev obligāti jāiesit vēl kaut kas, tas arī baigi spiež, jā. Šī momentā 7-0 priekšā it kā spēle, labs laiks, viss kārtībā. Domāju, ka tāds
Un pārliecinoši pašā vidiņā. 10-0. Kad nav spiediena, redz, Kristaps smaida un tā tālāk. Bet atceramies, kad ir bijuši dažādi tie, ir bijuši tāds, ka šādi paši sodi Latvijas izlases sastāvā, kad bija spiediens milzīgs, kad mēs atceramies ar Horvātiju spēlē, ja? Vajadzēja tad, diemžēl viens otrs arī neiekļūt. Bet tas sportā ir visiem. Tā tas ir, neviens nav perfekts, neviens nav nevaināms, 10-0. Un puslaika izskaņa tiešām padosies ļoti produktīvi Livonija komandai. Kā mazliet Ovāls Atlaiž tā uzreiz ir bīstam uzbrukumu. Ne tik veiksmīgi, kā uzreiz 10 punkti ir ielaisties. Tas arī nav nekāds milz pārsvars regbijā. To visu var atspēlēt, bet būs ļoti grūti to izdarīt, redzot, cik pārliecinoši šodien aizsardzībā spēlē Livonija. Atkal spēle. Šis arī neveiksmīgs sitiens. Bet bumba tika saglabāta Lazdāns. Cirši Mihailam Tuminam. Labs tvēriens. Tuminam neļauj ieskrieties. Mēs redzējām pirmā puslaika sākumā, kas notiek, ja viņam mazliet atļauj ieskrieties. Bet bumba ir saglabāta. Kontakts ir Sants Podāns un piespēle. Vai izdosies Ovālam izveidot kādu bīstamu momentu. Pagaidām Livonija tiešām nedod pat to mazo pirkstiņu, par ko mēs tur runājām. Bet var izcīnīt, pašlaik ir pāri centram, var izcīnīt pie šādas uzbrukošas regbī, var izcīnīt sodu. Un es domāju, ka tur jau viss ir jau uz to. Livonija arī nav tā, kas atkāpsies, viņa stāvēs uz līnijas, skatāmies. Un te es var dabūt, nopelnīt 3 punktus. Protams, viss ir iespējams nopelnīt arī 5, no realizācija pat 7. Nefilozofēsim tik daudz, bet Ovāls visu cieņu. Pārliecinoši kontrolē bumbu. Mihails Tomīns skrien šķērsām pa laukumu. Kristaps Bērziņš viņu tvēr un Tomīna Reits arī tur apstājās. Jā, bet bumbu saglabām. Ja būs uz rokām, tad bumba būs Livonijai. Un jau arī. Mazliet jau briest. Es tieši gribēju teikt, jau briest kaut kādā summa atkal. Ļoti labi, tā ir jābūt. Fināls tiešām ir iesaukt. Tā būtu jābūt. Atklāt sakot... Tev pieminētais sots. Jā, bet nesirtis. Izlases spēlētājs uzbruk, viņam jāuzņem uz sevīm ir. Elmārs Imbras uzbruka. Tomēr izlases pirmās līnijas spēlētājs droši aizgāja 10 metru un ir pietuvušies ieskaits laukumam. Šī tik tuvu ieskaits laukuma Ovāls, es neatminos, vai pirmajā puslaikā ir bijuši, jāatskaita to reizi, kad bumba bija tik tuvu un Livonija to piezīmēja savā ieskaits laukumā. Bet tā, ka Ovāls kontrolēt bumbu, tik tuvu ieskaits laukumam, tāds epizodes pirmajā puslaikā pagaidām neatminos. Paskatīsimies, kā attīstīsies šī epizode. Ovālam būtu ļoti vēlams. Iet ar spēku. Negrib skriet. Ovāls neskrien, tur tomēr ir smagi spēlētāji arī Gunts Cirkšs un vēl kaut kas, bet tur ir viens. Tikai Gunts, kā jau minējām, Elmārs Imbras, Sandis Jauntās, jau pavisam tuvu iet ieskaits laukumam Ovāls. Livonija varonīgi aizstāvās. Redziet, kā bija Guntis. Un tas ir piezemējums. Varētu būt. Ir piezemējums, to fiksē arī Renārs Reiniks. Rezultāts 10-5. Lokā Guntis Cirša pirmā puslaika pašā izskaņā. Atgriež Ovālu spēlē, ja varam tā teikt. Uz pusi samazina rezultātu starpību 10-5. Kāda mums interesanti Intriga paliek ar vienu lielāku. Mums interesanti pirmā puslaika izskaņa. Lai cik komandas arī disciplinēti nebūtu aizvadījuši pirmā puslaika lielāko daļu. Kaut kāda robi aizsardzībā un vispār sniegumā parādās tieši puslaika izskaņā neilgi pirms pārtraukuma. Kā mēs redzējām to pēdējo epizodi, ļoti pacietīgi, šoreiz bez nekāda tāda haosa, ja? Jo parasti tā viss dod spēlēšu. Bet tā pacietīgi, pa 2, pa 3 pienāca klāt, solīts. Beigās Gunts uzlika. Protams, Gunts Ciršs, pirmais numurs Latvijas izlases arī pirmās līnijas spēlētājs 41 gadu vecumā, Latvijas kausa finālā. Vēl joprojām neaizstājums savas komandas rindās. Vienā ziņā, Guntim, vienā ziņā viņš strādā Norvēģijā, un arī Norvēģijā viņš saka uzspēlē regbī tur, lai uzturētu savu to formu, bet kā spēlētājs viņš nāk no Jelgavas puses, Jelgavas, kā teikt, audzēknis, un pašlaik ir viens no balstiem
Regbija kluba Ovāls, pirms tam viņš ir no tiem, kas realizācijas sitiens nav precīzs. Nu, grūts bija, tas bija pašā maliņā ļoti grūts. Nevaram iedomāties, bet, mēģinājums nebija slikts, tad pabeidz domu pa guntu. Kā zinām, jau minējām iepriekšējā savā pārraidē, viens no tiem, kas pārstāv Regbija klubu 1964. Tas arī varēja būt, kas kādi 5 gadu atpakaļ, kad viņi, liekas, ka apvienojās. Jā, apvienojās 3 gadu, 4, nu, apmēram, jā. Un vismaz izveidoja tādu lielāku bāzi, jo spēlētāji daudz ir darbi, ekonomiskas problēmas. Un nosauc komandu par Kalvi, un Kalvi spēlēja Latvijas kausa finālā 2012. gadā. Principā tā arī bija pēdējā reize, kad šos spēlētājs, kas šodien pārstāv Regbija klubu Ovāls, mēs redzējām Latvijas kausa finālā 2012. gadā. Sākuma sitiens uzreiz aiz sāņu līnijas. Ovāls par to nav vainīgs. Livonī šoreiz neprecīzi izpildīja un atdeva bumbu, kā bez cīņas. Un cīņa būs Ovālam. Tagad būs pašā lomu centrā. Un Ovālam priekšrocība, viņi ievadīs bumbu cīņā un centīsies to dabūt ārā un sākt savu uzbrukumu. Sergejs Avdejevs. Sergejs Avdejevs. Jā, tikai spēks viņam pietiek. Sergejam ir jāapliecina šodien, jo pirmais piezīmējums tīri uz viņa sirdsapziņas pēc viņa paviršas piespēles. Nē, tas nebija. Tas bija 15. Jā, bet tas nav Sergejs. Jā, es sajaucu spēlēt cits, bet Sergejs Avdejevs cits spēlē Andris Lazdāns. Jā, viņam nepaveicās. Viņš ir ļoti centīgs spēlētājs, nu pārdzīvoja pats arī tagad puisis. Bet viss kārtībā, vēl jau spēle priekšā. Tas ir norauts, pēc būtības maz dāvana, šādus nedrīkst sist, tikai ļoti ilgi. Nāks Bērziņš iesāk uzbrukumu, un Roberts Miksons tiek tvērts, tur Kristams Bērziņš no muguras viņu tvēr. Kaspars Jakušs tūlīt ņēmis bumbu ārā no raka, un tomēr Andris Lazdāns, un es domāju, ka atkal neprecīzi piespēle, bet Ovāls saglabā bumbu, un turpina virzīties nedaudz uz priekšu. Turpina savu uzbrukumu, atkal Andris Lazdāns. Ievad bumbu, Mihāls Tumins spēlē ar kāju, dziļi laukumā iesit bumbu, bet tur Livonija bez grūtībām to notver, atkal spēle kāju, tiek bumba izsist tautā. Jā, tas arī viss pirmajā puslaikā. Intriga mums paliek, 10-5, Livonijas klubs labā. Livonijas labā, 10-5. Vēl 40 minūtes otrā puslaikā mūs gaida, un tad arī izšķirsies Latvijas kausa liktenis 2014. gadā. Būsim atpakaļ pēc neilga brīža. Filmas Grēku pilsēta turpinājums. Jessica Alba, Bruce Willis, Mikijs Rurks, Eva Grīna, Džozefs Gordons Levits un Lady Gaga. Filmā Grēku pilsēta liktenīgā sieviete. Kino no 29. augusta. Lai lūst vai plīst, ar kredītkarti pirkts ir apdrošināts. Svarīgus pirkumus pērc ar Swedbank kredītkarti un būsi pasargāts no raizēm, ja mantu saplēs vai to nozog. Kredītkarte ir gudra izvēle ne tikai drošiem pirkumiem, bet arī gadījumiem, kad vajadzīga nauda. Ja tev vēl nav kredītkartes, piesakies internetbankā. Swedbank. Skittles. Pamēģini varavīksni. Izkāršo varavīksni.
Un esam atpakaļ pēc neliela pārtraukuma. Pirmais puslaiks beidzies, otrais tūlīt sāksies. Latvijas kausa fināls regbijā. Garkalna Livonija pret regbija klubu Ovāls. Tātad pēc pirmā puslaika Livonija pagaidām vadībā 10-5. Mums sagaida ļoti saistošs 40 minūtes otrajā puslaikā. Ar sākumu sitienu Ovāls sāks otro puslaiku pie bumbas, kā vienmēr, Mihails Tumins. Tā kā dzirdējām, komandas ļoti aktīvi noskaņojās otrajam puslaikam. Livonija tā arī nobļāvās, davai izcīnam to kausu. Un skaidrs, ka Ovāla mērķi ir tieši tādi paši. Tieši tā, Vladimirs Nikonovs nekad neteiks, ejam mājās, tie rezultāti šādi. Jā, arī kaut vai viņam zaudēt 15 vai 20 punktu. Vladimirs Nikonovs ir viens no regbija kā spēlētājs leģenda, kā treneris, kas ir Latvijas mērogā, arī viss ir iegūts. Jā. Tā kā es domāju, ka vēl īsts cīnītājs. Tik tiešām viens no tādiem, ja sāk runāt par spēlētājiem, kur ir tādi stiprākie cīnītāji, tad Vladimirs noteikti pirmā trīniekā. Nē, ir visādās paudzēs, kaut vai atcerēsimies, tagad pat nezinu pierādīja savu varējumu Kristaps Andersons, jau izejot, atceries septīniekā laukumā. Jā. Tā kā cīnītāji, jā, to nevar aizvirst tev, jā, tā kā cīnītāji ir. Un būs interesants regbijs. Visi jau, kas skatās, kas saprot mazliet regbiju, tātad cīņa, piespēle, uzbrukt tikai spēlētājiem, kuram ir bumba. Kā bumba dot spēles tikai uz apakaļ, nedrīkst kāds. Tā regbija mantra, ko mēs katrā pārbaudē cenšamies atkārtot un katru reizi arvien retāk un retāk stāstam šīs regbija pamatlietas. Domāju, tie, kas viss saprot tev, jā. Skatās, tie jau zina no galvas, un tie, kas arī iepriekš nezināja, jau būs iegaumējuši. Vēl galā regbijs kā sporta spēle ir otrā lielākais futbola pasaulē. Tas nav nevienam noslēpums. Pēc visas auditorijas visa, skaidrs, ka Latvijā regbijam vēl jāpacenšās, lai ielaustos populārākos sporta spēļu vidū. Liela konkurence skaidrs, bet sporta veids ļoti skaists, jā. Es gribu vēl tomēr akcentēt šo acīgo zēnu, kas saucās Reinis Pepe, kas guva piezīmējumu numur 13 Livonijas sastāvā. Man no sākuma izskatījās, ka tik acīgi var tikai lietuvietis ieskriet, bet mums ir Reinis Pepe. Viņi ir labi spēlētāji, tie, kas ir pieaicināti. Es nenoniecinu, bet es gribu to teikt, ka lietuvieši ir labi spēlētāji. Es par to ne, un tas ceļš, ko pieaicina, lai būtu stiprāk klubs, tas ir varbūt arī pareizi. Ja citiem klubiem arī tas izdotos vēl, kāda būtu interesantāks čempionāts. Katram savu mērķi un savi ceļi, kā tos sasniegt. Jā, pareizi. Otrais puslaiks Latvijas kausa izcīņa. Rezultāts 10-5. Bija 10-0, tiem, kas neredzēja pirmo puslaiku. Lielākā daļa pirmā puslaika aizritēja ļoti līdzīgā cīņā. Rezultāts ilgi un dikti netika atklāts līdz pēc rupjas Ovāla kļūst piespēlē Reinis Pepe, kā jau pieminējām. Būs pirmo piezīmējumu. Īsi pēc tam vēl viens piezīmējums Livonijai. Bija arī 10-0. Nē, atvainojos. Reinis Pepe gūs vienīgo piezīmējumu, pēc tam bija precīzi realizācijas precīzi realizācijas sitienu realizēja Kristaps Bērziņš un vēlāk pats Kristaps arī soda sitienu. Tā šie 10 punkti sakrājušies ir Garkalna Livonija komandai, savukārt Ovālam, tieši tā kā tu teici, Guntis Cirša pašā pirmā puslaika izskaņā, tā bija pēdējā bumba, ar piezīmējumu samazināja rezultātu starpību uz pusi. Tātad 10-5 un viss vēl ir priekšā mums otrajā puslaikā. Ovāls veido savu uzbrukumu, Mihails Tumins atkal spēlē ar kāju. Šeit ir tomēr saula priekšā vēl. Oi, ļoti. Simons Tukē, kas spēlēt izpam Bērņo, Kristaps ātrs spēlētājs un vairākus apspēlē, bet beigās Mihails Tumins viņu tver. Livonija ieguva vairākus laukumu kvadrātmetrus savā teritorijā un tagad veido uzbrukumu pa vēju. Ir atkal Reinis Pepe ar bumbu. Līdz pašam galam un tagad uz vidu. Tur jau tver Livonijas spēlētāji. Ļoti labs uzbrukums, ko iesāk Kristaps Bērziņš izveidojas. Bumbiet atpakaļ pie Kristapa uz otru pusi, uz kreiso pusi. Vēl līdz Kristapam nav aizgājis. Bet Livonija pavisam tuvu ieskaits lauklam un tiek fiksēts sods.
Nu, citam sots, es domāju, ka citīs pa vārtiem, vismaz vajadzētu pa vārtiem. Mēs redzam, ka spēlē ļoti aktīvi ir iesaistījies Livonijas spēlētājs Edmunds Čavinskas, kas ir Livonijas kluba regbija 7 galvenais un arī nacionālās izlases treneris, bet kā spēlētājs mēģināsim atcerēties, ka ir viens no visu laiku labākajiem Lietuvas spēlētājiem. Nu, tas tā pavēlti nedod Lietuvā arī. Nu, arī Latvijā nedod pavēlti. Nu, viņš ir otrā puslaikā, varam redzēt, spēlē kā 10. pozīcija, liekas, saprot, ka dalīs pa labi, pa kreisi, varbūt ne tik ātrs, bet toties blakus ir. Ar 11. numuru varam redzēt. Nu, tāds Latvijas regbijā kļuvis par gan nozīmīgu cilvēku. Jā, personība, jā. Nu, Kristaps Bērziņš gatavojas. Nu, ļoti pareizi, ka cita pa vārtiem no kluba taktikas pareizi, 5 punkti, tas vēl nekas nav, bet šie 3 punkti jau dos kaut kādu maziņu jau pārliecību. Skatāmies, jā, pa vidu lietas. Un augstasinīgi un pārliecinoši Kristaps Bērziņš realizē šo sodu sitienu, pievieno vēl 3 punktus savam un savas komandas kontam. Rezultāts kļūst 13-5 un Livonija iegūst mazliet komfortablāku vadību. Tas nozīmē, ka, ja gadījumā arī notiek kaut kāds, kā pirmajā situācija pārtver bumbu 7 punkti, tas tomēr vēl nav, ka tu zaudēji spēli. Tā kā tas bija labs sods, ko Livonija, 13-5, bet... Nu, Māri, man tev jautājums tev, ja patīk prognozēt vienmēr, jo tu derībās es iesaistījies, kur redzam laukuma malās Zildās Ovāls spēlē pieteiktais spēlētājs Latvijas regbija veterāns Nikolais Peķūņins. Mēs viņu redzēsim šodien finālā laukumā vai neredzēsim? Es domāju, ka ne. Neredzēsim, nu. Jā. Un arī nebūtu. Es no prognozēm kā vienmēr atturēšos, 49 gadu vecumā. Jā. Tas tikai varbūt, ja ir kaut kāds sadarēšanas, varbūt tur komandā ir kaut kas vēl kaut kas. Un es jau varu tev teikt, ka Nikolais Peķūnīs arī uznākt uz laukumu, neko jau viņš te nesabojā. Viņš nav no tiem, kas sabojās te to... Varbūt mēs redzēsim. Nē, es domāju, ka viņam nevajadzētu. Redzam, Nauris Bērziņš. Jā, Nauris arī Nauris Ševinskas. Spēlētājiem cenšas izraut viņam bombu, bet Nauris bumbu neatdod. Dev nepako. Un izkrīt uz priekšu Mihailam Tuminam, bumbu jau pāriet Livonijas rīcībā. Livonijas sāk savu uzbrukumu, izņem bumbu no raka. Nu, Ovals šoreiz neļauj Livonijai ieskrieties, iepriekšējā uzbrukumā. Edmunds Čavinskas, nu viņš ļoti labi sita kāju, mēs varam redzēt kāds ļoti augsts un Matīs Zaltmans tvēr bombu, un izvairās no tvērienu pret sev. Matīs sāk uzbrukumu pa kreiso malu, spēlē ar kāju. Un izsit bumbu. Tā nu nezinu, vai tas labākais variants. Nu, domāju, lai izsistu vismaz, lai pieskārtos un iegūtu teritoriju. Varbūt, ka vajadzēja uzbrukt tomēr. Katrā ziņā Māri atzīmēsim Matīsu par to, kā viņš norientējās tajā sarežģītajā epizodē, kurā viņš bija ierauts tur pie savas komandas ieskaits laukuma. Divu spēlētāju uzbruku viņš. Tieši tā, vispirms bija jānotver bumbu, viņš izdarīja, pēc tam jau 2 spēlētāji gatavojās viņu tvert no Livonijas, no tiem viņš izvairījās, iesāk uzbrukumu un, nu kā saka, aizved savu komandu prom no briesmām. No briesmām, kas varēja būt. Redzam, tagad koridori izspēle, ja tā saucamais sānauts ar bumbu Livoniju. Atliekiem es bumbu pa vidu, atliek būt izveicīgākajiem, iegūt uz savā īpašumā, bet tas neizdodas. Ovāls pārtver. Šoreiz nenostrādāja. Ovāls centīsies iesākt savu uzbrukumu. Nu, redz, kā mēs pirmajā puslaikā sākumā pakritizējām Ovālu, ka viņi vesels 2 šādas koridoru epizodes sev par labu neizmantoja. Tagad viņi pārķer. Wow, ātri ieskrējās. Vat iedomājieties, kā tādi ieskrēja, lai apstādina. Nu, redz, ka izdodas apstādāt. Nu, kaut kādīgi pieķēra. Nu, cik nu pieķēra, cik nu paklūp pats spēlētājs, katrā ziņā 30. numurs, visu cieņu. Livonija varēja izveidot labu uzbrukumu. Tagad sots par labu Ovāls komandai. Tas ugunsgrēks, kas varēja būt, kas draudēja, tas šajā epizodē šķiet mums apzārās. Nu, pašlaik tāds mazs spiediens, ne mazs, bet diezgan masīvs spiediens no Livonijas. Jā, atapsies Ovāls, savāks spēkus, jo tomēr kausa fināls. Es domāju, ka viņi arī to visu saprot, puiši takši spēlēs pār spēkam. Pašlaik jāaiziet ir no, lai būtu vismaz centrs un šī pusē.
Es domāju, ka arī vēl veterāni gatavojās spēlē, kā Raimonds Priednieks, Kārlis Rozentāls. Visi grib piedalīties šajā kausa spēlē un vēl, kā teikt, dot labu rezultātu. Dot savu pienesumu. Pareizi izvēle. Pārliecinoši izrādīt bumbaltā, kā kaut kur jau redzam, kopu galotnēs ieķerās. Pēc spēles būs meklēt. Šī jau nav pirmā bumba, kas tā pamat stadionu. Jāatzīmē, tomēr skaistais arī stadions. Ciem stadions jau ir tāds kļūst, tā kā mums tāda regbija. Laukuma kvalitāte, mīgs, forši, patīkam spēlē. Bijušais federācijas prezidents Juris Silovs ilgi un dikti pirms laukuma skrupulozi, pirms spēles skrupulozi kopa laukumu. Liels paldies viņam par to. Fināls var notikt. Tiešām kvalitatīvs saguls, kvalitatīvu laukumu. Arī laiku mums ir paveicies. Redzam, koridori izspēlē, Valsts spēlē šoreiz atsisinīgi un sāks savu uzbrukumu. Jā, varam to redzēt. Redzam, izdots pārstumt Lioni, bet ko par to visu saka tiesnes? Tur ir to bumbu, atklāt sakot. Tieši tā. Sots par labu Olāls komandai, lai arī Livonija izdevās no raka izvilkt ārā bumbu, iegūt to savā īpašumā. Jā, ļoti grūta situācija. Zibols nospēlēja, pārliecās pāri un ar rokām paņēma, varbūt no raka varēja, nevarēja. Bija tāds, bet tiesnes bija blaks, viņš to varēja koredzēt. Ovāls jau stāvēja. To visu redzēja un pieņem lēmumu. Ir labvēlīgs Ovāls komandai. Iemetīs Ovāls iemetīs. Atzīmēsim, Mihāls Tumins ļoti veiksmīgi izraidīja bumbautā. Un tagad vēlreiz Ovālam ir iespēja notestēt sevi un savus pretinieks, kurš ir veiksmīgāks šajās koridoru izspēlēs. Ja Ovāls nospēlē veiksmīgi, tad viņiem ļoti labas iespējas sākt uzbrukumu līdz ieskaits laukumam mazliet atbildīgs mirklis, jo ir ļoti tuvu un, kā teikt, 8 punkti un atbildīgs vajadzētu to bumbu. Paskatāmies, kas tad notiks. Es domāju, ka... Dzirdam Janka. Uzspēlē. Un nav neiz... Brīvais spēlējam, ejam. Pavalds savu uzbrukumu, pavisam to 10 metri līdz ieskaits laukumam. Tagad jāspēlē augstsinīgi Ovālam uzbrukumā, Livonijai precīzi aizsardzībā. Lielās emocijās sev, jā. Es saprotu, ka var nobriest un mēģinās tāpatās pa 2, pa 3, tāpat kā bija iepriekšreiz, kad Gunts Cirkšs. Redzam, šobrīd arī Gunts ar bumbu. Līdzīgā veidā. Visticamāk, tiešām Ovāls mēģinās līdzīgā veidā ar saviem izcilajiem, Latvijas līmenim izcilajiem cīņas spēlētājiem panākt vēlamo rezultātu. Redzam, pat centimetram gandrīz vai, bet Ovāls bumba ir nespēlējoša. Tiesnes treners Reiniks, galvenais tiesnes šodien laukumā, parāda, ja bumba iet caur raku nespēlējoša, tad bumba ir uzbrukošai komandai. Ja būtu, kā teikt, uz kājām mols, tad būtu aizsargiem. Tieši tā bumba paliks Ovāls rīcībā. Daži Livonijas spēlētāji izrādīja ļoti uzskatām neizpratni par to, kāpēc tā. Viņiem likās, ka bumba netiek atlaista, un te būtu jāpāriet viņiem. Es domāju, ka Marks Alens jau arī redzēja, kā viņiem ienes, un redz, ka Ovāls spēlētāji varbūt ļoti asi neskries, bet tieši mēģinās ar spēku. Līdz ar to, es domāju, kaut kādas korekcijas Marks Alens, Livonijas galvenais treneris, ir kaut ko pievērs uzmanību. Ne tik viegli gājus priekšā, mēs varam to redzēt. Jā, ir 8. uzbrukums. Mihāls Tumins ierāda savas komandas uzbrukumu. Kāds tehnisks brāļs. Mazīgs tehnisks brāļs, bet ja būtu ļoti labi. Mihāls Tumins mēģināt iespēlēt Naurim Bērziņam. Nauris Bērziņš bumbīs netver. Tagad Vigo Valdals iesāk savas komandas uzbrukumu. Edmunds Šavīnskas, viņš iedod ātrāk. Reinis Pepa. Ļoti ātri pāriet. Ļoti ātri uzbrukumā. Livonija. Vigo Valdals ar bumbu. Atkal Edmunds Šavīnskas. Līdz pašai malai. Tur spēlē kāja, vai izdosies noķert izdots. Un tas ir fantastiski skaists piezemējums Latvijas kausa finālā.
Livonī pievieno 5 piezīmēs. punktus vēl savam kontam un rezultāts kļūst 18-5. Nu jau. Mazliet paskaidrošu. Pašumā bija ļoti bīstam. Varēja spēlētāji ar bumbu, kā teikt, izgrūst autā. Un otrādi spēlētājs, lai viņi neizgrūž, pasit ar kājas uz priekšu. Viņa bez bumbas nedrīkst. Ja tu viņu tver, tu varētu ieskaitīt pa tehnisko piezīmējumu. Un bumbiņa tik uzmanīgi ieliec iekšā, ieskaits laukumā, pieskrēja un uzlika rokas. Nu, ļoti augsta meistarība šoreiz. Tiešām ļoti augsta meistarība. Latvijas līmeņa sacensībās mēs bieži tādu neredzam. Un šāds epizods arī nemaz tik bieži mēs neredzam vispār regbijā. Tā kā visi cieņa Livonijai par šo uzbrukumu. Atvirzīja draudošās briesmas pie savu ieskaits laukuma. Sāk nākt pret uzbrukumu. Nepazaudēja bumbu. Noslēdz to 5 punktiem. Par labu 18-5 rezultāts. Un Kristaps Bērziņš tūlīt vēl izpildīs realizācijas sitienu. Tiesa jāatzīmē, tas ir no ļoti sarežģītas pozīcijas. Sarežģītāk nemaz nevaram gandrīz vai iedomāties, bet tāpēc jau nenozīmē, ka Kristaps speciāli tur sitīs bumbu kaut kur. Tāds pats bija Tuminam pirmā puslaika beigās. Bet, nu, ja mēs tā skatāmies, kāpēc izveidojās šis labais uzbrukums, Livonai ir ticība saviem spēkiem. Viņi no grūtas pozīcijas, kad viņi varēja dabūt sev piezīmēm, dabūja bumbu, uzbruka, ļoti labi Vigo juniors nospēlē. Kristaps Bērziņš izpildījumā tiesa. Mazliet, tomēr. Nav vārtos, tāds rezultāts tūlīt nemainīgs, 18-5. Māris atzīmēš vienu kopsakarību. Livoni ir guvusi 2 piezīmējumus šodien. Un ap piezīmējumi gūt pēc gandrīz vai abas epizodes sākušās gandrīz vai identiski pēc rupjām kļūdām piespēlēs. Ovāls spēlētāji izpildījumā, kad vienkārši bumba tiek pārtvert, sākās ātrs uzbrukums un kas beigās ar gūtiem 5 punktiem. Tā Ovāls šodien abas savus piezīmējumus ir dabūjuši no Livonijas. Tiesas otrajā gadījumā tā prelūdija bija daudz garāka. Novals to visam noteikti nepadosies, centīsies jau. Skaidrs, ka morāliski mazliet jau tev tas liek, jo saprot līdzīgā spēlē, ka tu redz, ka pretinieks tev tik viegli nelaidīs cauri. Nu, ir grūti savākties ļoti augsts klases komandas, bet, nu, ja spēks ir, tad vēl viss ir kārtībā. Bet es domāju, ka vēru spēlētājiem, ovālu spēlētājiem ir vēl Kaspars nav parādījis, Miksons, Franguļāns. Nu, te spēlētāji, kuri vēl varētu spēlēt, man liekas, ka, nu, tādu pienestu. Un Naurit Bērziņš labi nospēlēs jau līdz šim momentam. Jā, arī Matīs Zalcmans ir jāatskaita to vienu epizodu, kur mēs izcēlām, ka viņš ir bijis itin nemanāms. Man redz dzirdam padomus aktīvi dod laukuma malā ovāls spēlētājs Vitālijs Kalēckis. Mēs šodien laukumā neredzēsim, viņš pat nav saģērbies. Visticamāk kāds savainojums, jo citādi Vitāliju mēs noteikti redzētu. Visticamāk pat pamatsastāvā. Jā, bet šis spēlētājs, kas ir bijis Latvijas izlases spēlētājs, ir viens no tādiem... Nu, ko Kaspars Jākušs tevs piesaukties? Bumba izkrit, vai izsit, vai izsit varbūt par rokām. Nu, katrā ziņā reizes sākums bija ļoti daudz cilvēku, Kaspars beidzot parādīja. Parādīja, atkal savu veco spožo spēli, spēli. Baldons regbija audzēknis, pieminēsim Kaspar, arī regbija treneris. Jā, varam tad teikt, ka brālis arī Kristaps, bet Kristaps spēlē miesnieku sastāvā šogad Latvijas čempionātā. Tiešām, Kaspar, mēs šogad neesam vispār gandrīz vai redzējuši regbija laukumos. Pirmoreiz tagad pēc Rābas viņš teica. Spāds Kaucājs atceros, viņš spēlēja pie Beverīna Fēniks komandas, bet tā gandrīz vai, nu, tad vēl sezonas sākumā Baldodā spēlēja, bet tad tas arī varētu būt viss. Tagad uz Latvijas kausa finālu viņš ir ierindā. Jā, tā sakot, redzu, ka varētu būt kaut kādas spēlētāju maiņas. Droši vien, ka... Spēle nomierinājusies, ja tā var to teikt, ja? Pašlaik tas rezultāts Livonai apmierina. Nu, Livonai droši vien, ka neskries. Mēģinās pieturēt. Jautājums, cik ovāls ir vēl gatavs skriet. Kausā nav svarīgs rezultātu liela starpība vai kas... Bonus punktu arī nav svarīgi, nekas nav svarīgs. Šeit vajag paņemt kausu un uzvarēt spēli. Vienkārši uzvarēt spēli. Edmunds Čavīnskis iesāk savus komandas uzbrukumu, Vigo valdās ar bumbu.
Un atkal, var izveidoties labs uzbrukums Livonijai. Grūti ir apturēt. Livonijas spēlē. Atkal Edmunds Čamīnskas. Fiziski spēlētāji, ļoti liela fiziski spēlētāji, nebaidās no kontakta, visus grūž. Teiksim tā, fiziski varēja to redzēt, nav tik viegli paņemt tā. Valsts izmisīgi cīnās aizsardzībā, bet tiešām redzam, ka jo tuvāk nāk spēles beigas, jo lielākas grūtības viņiem sagādā šie Livonijas reidi. Livonija nekautrēs pielietot savu spēku un varam pat teikt, ka spēku spēlē viņiem ir pārākums. Vigo Valdals tiek tverts. Man liekas, ka piezemēs. Bet Vigo Valdals piezemē tik un tā, pat spīt visam tvērnam, viņš piezemē bumbu ieskaits laukumā. Un tiesnesis parādīja, ka ir piezemējums, jo izskatījās, ka arī ļoti labi nospēlē Vigo Valdals juniors. Var to redzēt, rāda ļoti nobriedušu spēli. Ja man jāatcerās, tā ir sekots līdzā, it īpaši viņa slavenajam tēvam, lieliem Vigo, kā spēlē, ka es atceros un kā jau juniors aug. Tad tagad var to teikt, ka viņš jau ir rāda ļoti nobriedušu spēlētāju, tādu nebaidās viņš ir komandas kapteinis šodien. Ja Livonija uzvarēs, tad tieši viņš pacels virs galvas Latvijas kausu. Rezultāts 23-5. Jau itin solīds Livonijas pārsvars. Otrā puslaikā, kad tā ekvators jau noteikti ir sasniegts. Kristofs Bērziņš vēl centīsies nopaļot pārsvaru. Gūt vēl 2 punktus, un ja izdosies, tad nopaļot pārsvaru jau līdz 20 punktu atzīmē. Šodien realizācijas sitieniem Kristopam ir gājis 1 no 2. Viņš ir iesits. Lai kā arī nebūtu šādas spēles, ir krāšņas priekš Latvijas regbī, un ja viņas būs biežāk, kā bija spēles ar Miesnieku, Livoniju jau to, es domāju, ka arī Ēži ir komanda, kas var dot pienācīgu pretstatu un pretestību. Bet tikpat labi arī Valmiera var savākties uz vienu. Varbūt ne uz visām spēlēm pietrūkst, varbūt resursi, spēlētāja resursi, manuprāt, nav varbūt līdzvērtīgas maiņas. Vēl nav. Aug, jā. Bet es saku, Valmiera arī nāk, ka tur tuvāk, bet Ēži pats pa sevi jau, teiksim, kur startē Latvijas čempionātā ar 2 komandām. Kristofs Bērziņš ļoti nopietni gatavojās, tāpēc nav precīzi arī šis realizācijas sitiens. Lai varētu redzēt, mēs kvalitatīvāk regbī, mums tādos kuluāros regbī iet runas, varbūt veidot, mēs spriedīsim visiem klubiem, veidot kopējo čempionātu ar Lietuvas labākajām komandām 4 vai 5 Latvijas. Skatoties, kas dotu lielāku pienesumu, jo Lietuvas regbijs pašlaik uz šo momentu tās vadošās komandas kā izskatās drusku labāk, stiprākas. Mēs no tā varam tikai iegūt un arī būt interesi. Bet man jāsaka, ir jau klubi, kas spēlē? Nē, spēlē Baltijas līgā, tas ir Miesnieks, kas šogad spēlē tikai viens kā komanda, bet ja spēlēt arī vispārējās un katrs pa sevi, tās būtu daudz interesētas tās cīņas. Arī pašiem lietuviešiem viņas būtu interesants un arī mēs augtu. Tas par nākotni, tagad pievērsīsimies atkal Latvijas kausa finālam. Tas jau strauji tojas savai izskaņai. Rezultāts 23-5 no Ovālam tiešām ir ļoti jāsasparojas. Ja viņi vēl grib panākt kādu izrāvienu šajā spēlē, redzam viņa mola situāciju un tiek uz priekšu. Tiešām spēku trūkumu nevar pārmest Ovāls komandai. Jau uzteicām viņa cīņas spēlētājs, no vējeristiem gan mēs šodien tā kā gribētu redzēt vairāk, Mihāls Tumins varbūt, bet tur viņš tiek tvērts. Tādu metienu tādu nedrīkst. Un redzam arī Asumi, Ovāls to tā neatstāja. Skaidrs, ka tādu nedrīkst mest spēlētāji ar galvu uz leju, tās ir bīstams spēles, tu drīkst tvert un gāzt gar zemi. Tā pat pasaules līmeņa komandas ir zaudējušas čempionu, atcerēsimies pasaules kausā kā Velsas spēlētājs. Jā, iepriekšējā pasaules kausa pusfinālā, Velsa, Francija. Velsas kapteinis Sems Varbartons šādi nopelnīs sarkano kartīti un viņa
komanda pa 1 punktu beigās zaudēja un netika finālā. Jā, netika finālā, jā, kļūt pasaules finālā. Nu, pasaules kausa finālā. Tas ir kaut kas, jā. Nu, es tā tikai saku, ka šādas reizēm, kas ir vērsts uz rūpību, ļoti tiesneši ļoti bargi. Nu, nezinu, cik bargi. Nu, dzirdam, Ovalds pieprasa sarkano kartīti. Renārs Reniks. Sarkano kartīti, protams, nepiešķir. Mihāls Tumins raida bumbu autā. Skaidrs, ka Ovalds vairs pa vārtiem nesitīs. Viņiem vajag gūt piezemējums un nevienu, ja viņi grib izcīnīt Latvijas kausu. Grib, ko tad katrs vēl jau nav tā, ka galīgi. Manuprāt, kad kaut vai savu gandarījumu pēc jau uztaisīt piezemējumu, tas būtu daudz augstākais sods šādā situācijā. Bet jāklāt sakot, ja man prasa, jā, rūpju spēle bija, un neteiksim, ka tad ir uz sarkano kartiņu, bet zeltano kartiņu Renārs Reniks varēja jau piešķirt. Tā, lai nebūtu ko, Mihāls Tumins? Ļoti labi saglabāja mums, visi pa vidu, tagad vajadzētu ātri. Un izdodas, gandrīz izdodas, būsim precīzi. Labi, tik caur līnijai, bet Livonijas aizsardzības līnija ir spēcīga. Ovalds saglabā bumbu, nav ātrumu, bez ātrumu cenšās ar spēku iet. Gandrīz vai neiespējami, ja pretinieks ir tik labi komplektēts un tik labi sagatavots šai cīņai, bet Ovalds saglabā kontroli pār bumbu. Santis Podāns centās izrauties uz priekšu, protams, ka to viņam neļauj. Saucamais raks. Bet uz vietas, viss ir uz vietas. Nav ieskrējiena. Viņam dabon to metriņu, bet tas ir pa maz, lai tu varētu izsist caur līnijai. Nu, Santis Podāns sākt spēlēt, nebaidās pret 3, bet tevi atspēž apakaļ. Cepurs iet pa galvu, ne. Tas ķiverīts, jā. Tas viss pieder pie lietas. Fināls galā. Latvijas kausa fināls galā reiz gadā. To spēles jau iet uz beigām, manuprāt, jau nav vairs daudz atlicis, vairāk jau pa pusi nospēlēts. Laika. Nu, ļoti pacītīgi jau iet, bet vai tas nesīs to rezultātu? Nu, vienīgo piesmēju, ko viņi gūt, tā viņi arī pacītīgi izspēlē. Domāju, ka jādod ir uz 3 ceturniekiem. Izskatās, ka šī epizoda un šis Ovalda uzbrukums tā arī beidzās. Nebeidzās sods. Un Ovalds vēl tuvāk ieskaits laukumam, nedaudz vairāk par 5 metriem. Nu, lēnu un pacietīgi viņi tuvojušies. Gandrīz vai kā brīvā cīņa, visu laiku tvērienu uz apakaļ, tvērienu uz apakaļ. Atkal sots par labo Ovaldu, skaidrs, ka pārtiem nestīs, nu pavisam tuvu ieskaits laukumam viņiem. Vēl atliek vajag mazliet vairāk par metru. 2 metri, nu jau pacietīgi vajadzētu strādāt pieiet klāt. Bet tagad, ja tiek speciāli taisīt šādi sodi pēc būtības, ja, nu noteikumi to. 3 sodi bija pašlaik. Nezinu, kā ir pieņems tiesnes. 3 sodi tehniskais piezīmējums. Tad jau tu speciāli visu laiku var radīt un nekad nedaboni to. Mazliet nevajadzētu varbūt taisniet, vajadzētu varbūt slīpiet un tad... Nu, viegli dot padoms, bet pavisam to ieskaits laukumam ir Ovalds. Nu, paskatīsimies, kā tad beigsies viss šis garais uzbrukums. Uzbrukums ir garš, spēki ļoti daudz aizsardzībā aiziet, tad tur viņi parāda raksturu, vai viņi var apturēt vai ne, jo tie jau nāk virsū kā... Atkal metrs. Nu, pavisam to, gandrīz vai dancot, tu ieskaits laukuma Ovalds. Emocijas augstas, tik tiešām, bet Livonija stāv kā, nezinu, kā salīdzinājumi, nevar iedot tev salīdzinājumu. Otrā tevis, kā pie Staļingradas, ja? Tur bija, es atceros, ka tur bija kaut kas tāds. Wow. Nu, gandrīz izdevās Livonijai pārķert, bet manuprāt... Priekšrocība, vēl pat priekšrocība dabū Livonijai. Livonijai tiešām izdos pārķert un Edmundas Ševīns, kas raida bumbu autā. Atcitās. Livonija atcitās, izturēja godam aizsardzību, skatāmies spēlētājs, viss skaidrs, kā elpo. Tiešām daudz spēku patērēja šis uzbrukums Livonijai. Ļoti daudz, ņem vairāk spēku nekā uzbrukums. Nu, redz kā, Māri, lēni un pacietīgi, lēni un mērķiecīgi Ovalds tuvojās, pavisam tuvu pietuvojās ieskaits laukumam, bet kārot uz 5 punktus negulda, varbūt... Un pietrūk cik kāds metrs. Pietrūk metrs, jā, varbūt mazliet vairāk.
Un man liekas, vēl kas pietrūk kaut kādas taktiskās dažādības tā uzbrukuma virzībā. Ja man tā tīri subjektīvi jāsaka. Jā, tev taisnība, jo jau gadījumā neiet jau kaut kādu ilgāku laiku, vajadzēja nomainīt, varbūt nomest tomēr uz tiem 3 ceturtdaļniekiem. Galā vēja arī viņiem ir Matīs Zalcmans, mūsu pieminētais Latvijas izlases pamatsastāvs spēlētājs, kurš pa Matīs runājot Latvijas kausa izcīņā šogad gūs 5 piedzemējumus un ir rezultīvākais spēlētājs 2014. gada Latvijas kausa izcīņā. Šodien viņš pagaidām saucā. Un pat varētu teikt, diezgan nemanāms ir bijis. Nu ko, tehniskais piezemējums. Tomēr tas, par ko tu Māra runāji, par šiem sodiem. Tas ir tāds, kad līnija tiesneši, kas ir, tāds nosauksim, ja tā neaizvainot Renāru. Renārs ir viens no jau, paldies, kad ir tāds tiesnesis, kas ienāca regbijā, jau kā 3 gadi ir jau, ja, un ir kļūst par tiesnesis, kas var tiesāt Latvijas kausa finālu. Pašlaik skaidrs, ka viņam norādīja varbūt vecākie tie partneri. Es jau tev to tā kā izteicu, ja? Jo nevar jau visu laiku taisīt sods. Ir jābūt kaut kāds sods par to, ka tu to taisi. Un Mikāls Tumins vēl 2 punkti. Tehniskai pievienot, tā kā 10-12. 23-12 rezultāts. Tas dod spēks mazliet tūlīt uzskriet. Un tieši tāds spēka ovāla iet uz beigām, tāpat kā Livonijai, kam smagi bija jācīt šajā uzbrukumā. 23-12. Vairs tikai 11 punktu starpība. 7 punktus ir izdevies atgūt regbija klubam ovāls. Arī Livonija negrib padoties. Viņi saka, nospēlēm līdz galiem, kā mēs te dzirdam repliku sev, jo nav jau daudz vairāk palicis. Livonija tomēr ir daudz tuvāk Latvijas kausam kā ovāls. Arī pēc spēles satura un kopības. Un ļoti labs sākums sitiens. Ļoti labs. Es kļūdījos. Tu kļūdies. Nikolais Peķūņins, 49 gadu vecumā Latvijas kausa finālā ir devies laukumā ovāls rindās. Atpazīsiet viņu viegli pēc sirmās galvas. Visa cieņa šim regbistam. Latvijas regbija leģenda nenoliedzam. Un atzīmēšanas vērts fakts. Lūk, arī Tvērens viņa izpildījumā. Atzīmēšanas vērts fakts. Regbijā 7. Nikolais Peķūņins ir komandas Garkalna Livonija galvenais treneris. Jā, un tagad spēlē pret. Bet viņš ir audzēknis. Jā, bet viņš, protams, ka ir ovāls komanda, ovāls regbists kaulā. Jā, tā kā Livonija veidojās pāris gadus apakaļ, palūdz viņa pieredzi. Jānis Zumens palūdz Nikolai Peķūņinu nucieniem regbistu un ar pieredzi patrenēt jaunos spēlētājus. Viņš arī piekrita un arī līdz šim momentam trenē. Viņa trenētā Garkalna Livonija 3. vietā noslēdz Latvijas čempionātu regbijā 7, tā kā bronzas medaļu ieguvēja šogad 2014. gada sezonā. Edmunds Čevīnskis, dropsitiens. Nav precīzi. Jā, nav, bet gandrīz. Redz, kā mēs redzam, vismaz parādīja epizodi, kā vēl var gūt punktus izspēlē, un ja var ar dropsitienu gūt šādu punktu, tas ir vēl 3, būtu vēl 3 punkti. Tā ir augstākā pilotāža, kā sitēm regbijā gūt punktus ar dropsitieniem. Vilkinsons to dara. Kas? Vilkinsons ir beidzis karjeru, tagad viņš to darīja. Trons ir brīvs, skatījos šodien spēles 4 nācijās, kur Argentīna izmisīgi pret Jaunzēlandu dropsitieniem centās gūt punktus, pat viņiem tāda augsta līmeņa profesionāļiem tas neizdevās. Bloķē jau neļauj tev uzsist tev, jā, skaidrs. Bet jātrāp arī vārtu rāmī, un te bumba jānoldo arī nepieciešamais attālums un augstums. Redz, kā augstums, labs sitiens. Tas ir Mikāls Tumins, tiešām prieks skaties, kā šis spēlētājs spēlē ar kāju, kā viņš vispār spēlē. Ļoti vērtīgs. Vēl viens augsts svecīt, ļoti labi sveci. Un neizdots Naurim Bērziem noķert bumbu. Tā varēja būt ļoti bīstama situācija. Labi, bet izglāba situāciju viņa partneri, kas atgriezās vietā. Nauris bija labi uzskrēts un ļoti ātri. Nikolais Peķūņins gatavs ņemt bumbu ārā no cīņas? Nē, to izdara kāds viņa kolēģis. Tātad odziņa Latvijas kausa finālā, ka redzam šo izcilo leģendāro regbistu vēl laukumā. Šogad redzējām, gan viņš pirmajā līgā, Virtus komandu, kur viņš trenē. Viņš viņiem arī misā devās laukumā un spēlē. Tas gan bija regbijā 7, kur daudz vairāk jāskrien. Tā kā ik pa laikam jau tomēr laukumā iziet. Jā.
Nezinu, no kādiem, kā teikt, kāpēc vajadzēja Piķuņinam, bet es jau biju domājis, ka tas rezultāts nav vairs tā, kad Viņš ir cīnītājs. Viņš grib iziet un pierādīt, ka es vēl tā pašlaik varu spēlēt. Viņš grib pierādīt, ka viņš ir tomēr arī centies izdarīt visu, ko viņš var, lai rezultāts būtu par labu viņa komandai un nevis no malas noskatīties uz to visu labu spēle kāju, bet bumba pāriet Regbija kluba Ovāls rīcībā. Matīs Zalcmans ievad uzbrukumu ar kāju, pats arī skrien pakaļ. Bumba krīt, Ščavīnskas to tver, bet iesāk uzbrukumu. Bumba saglabā, ļoti labi nospēlēm. Redzējām, kādu viedumu nodemonstrē pieredzējušais Edmundas Ščavīnskas. Vispār bez jebkādām grūtībām noķēra bumbu, iesāk uzbrukumu, deva piespēli. Uzgavilē. Ovāls līdzjūtēji. Labi nospēlē aizsardzībā, neļauj uzsist to bumbu un līdz ar to saglāb bumbu. Ne tikai saglāb, jo tā ir Ovāls komandas īpašumā. Spēle ar kāju un bumba lidos. Nelido autā Simons Fukē, iesāk uzbrukumu Vigo Valdals. Visticamāk sekos piespēles Ščavīnskim, tā arī notiek. Ščavīnskis tālāk Kristapam Bērģim un tur Kristaps ar ātrumu. Kā šādās reizēs pieņems teikt, bez variantiem. Priecīgs Kristaps Bērziņš jau iepriekš skrienot uz ieskaits laukumu, paceļ rokas ar emocionālu. Protams, ja Kristaps šādās situācijās saņem bumbu, tad lielākoties visi zina, ko sagaidīt no situācijas un kāds būs tās iznākums. 5 punkti arī šoreiz. Kristaps Bērziņš, pirmais piezīmējums viņam šajā spēlē. 28-12. Livonija atkal palielina savu pārsvaru vēl pa 5 punktiem un pavisam droši Kristaps realizēs arī realizācijas sitienu. Tam viņš gatavojas un tad jau pārsvars varētu kļūt vēl iespaidīgāks. Katrā ziņā es atļaušos vēl pirms laika pateikt, ka tās arī varētu būt beigas Latvijas kausa finālā un čempions varētu būt varam redzēt, skaidrs. Operatori parādīs pie Latvijas Regbija federācijas telts pretim, kur tāds sarkans skaists, stāv liels kauss. Nezinu par to piepildījumu, vai tur ir padomāts. Noteikti, ka Livonija padomājas par šampiņu. Livonija padomājas ir ne par to vien. Vēl 2 punkti, 30-12, Kristaps Bērziņš. No 4 realizācijas sitieniem šodien realizējas 2, tā kā uzlabos savu realizācijas procentu. Pusīt, kā saka, pusīt viņš ir Ja es vērtētu šīs dienas tādu vērtīgāko spēlētāju vai kas, es gribu atzīmēt, ka vienu no obligātiem, ja Vigo Valdals juniors. Es piekrītu tev viennozīmīgi. Uzbrukumi, kurus viņas ieved, pabeidz līdz galām sitienu ar kāju, augstā līmenī. Ja mums jāatzīmē Ovāls komandā, tad Mihāls Tumins viennozīmīgi, Gunts Cirši vēl viens atzīmējums spēlētājs. Sākās jau kaut kāda asuma un grūstīšanās. Mazliet skaidrs, ka Ovālam būs grūti samierināties, ka tu redz, ka es it kā spēlējam līdzīgi vienu, mēs uzdāvinājam vispār 2 tāds puslīdzevi. Kaut gan tādā satura ziņā un tādā spēles izpratnes ziņā kopumā abas 2 komandas ļoti daudz spēka atdeva. Livonija izskatījās mazliet tāda akurātāk, precīzāk, augstsinīgāk. Jā, mazliet. Man liekas, ka arī fiziski gatavāk. Tomēr man tā tīri subjektīvi no malas skatoties liekas, ka lai cik varonīgi Ovāls ir aizstāvētos un tomēr spēka vairāk varētu būt Kir Livonijai. To arī netieši apliecina rezultāts. Skatāmies, kas tur notiek. Nikolais Piķuņins iesāk. Vai noķēra bumbu, bet atkal labi. Liekas, aizsardzībā Zibols nospēlē ļoti labi aizsardzībā. Viņš pats priecājas par savu tvērienu un apstādinājis ir tomēr draudošs uzbrukumu. Mihailu Tuminu. Šodien labi spēlējuši Mihailu Tuminu. Viņiem ir iestrādāta kombinācija tur ar ieskrienā, ļoti lielā ieskrienā, paņem bumbu un iemet. Var redzēt, ka 2 reizes viņi mēģināja, vienkārši tā nav ritīgi līdz galam izgājis. Lai izsist caur līniju ar mazu skrejienu, tas nav iespējams. To var tikai ar tādu lielāku. Redzam, nedaudz norimušas emocijas ir uz abu komandu soliņiem, jeb rezervistiem, un skaidrs, ka
apmēram visiem ir skaidrs, ka nu jau vairs jāsagaida tikai spēles beigas. Rezultāts nav skaidrs, uzvarētājs ir skaidrs. Rezultāts vēl ir jānoskaidro. Apsveiksim tātad Livonijas kluba vadību, Vigo Valdo, viņi ir ilgi gājuši, kauss pirmoreiz. Jānis Zumens, nu, es domāju, ka lielā mērā Marks Alens, treneris, kas šo komandu salika kopā. Tagad trenē, kad jau mašīna brauc, tad jau visi ir klāt. Tā kā ziņā Markam arī. Ja runājam par šo komandu dueļiem, tad vēl viens visticamāk mums ir priekšā, un tas būs Latvijas čempionāta fināls, vai ne? Jā, tas būs. Tas ir paredzēts oktobrī, un ja nekas ārkārtējs nenotiks, tad tieši šīs abas komandas, kas tieks Latvijas kausa finālā šodien, oktobrī redzēsim arī Latvijas čempionāta finālā. Katrs jau atcerās visu šīs spēles. Protams, atcerās, un revanšam jau iemesli vienmēr var atrast. Jā, tas pareizi. Jāsaka, ka regbijs mums ir tagad ļoti daudz, un visādās bija plūdmalas beidzās. Pašlaik turpinās rītdien, būs ļoti nozīmīgas sacensības Baldonē. Mūsu dāmas, regbijs 7 sievietes Baldonē 12. Tie, kas tur ir tuvāk, cīnīsies par medaļām. Pašlaik ir tāda situācija, ka LSPA komanda ir pirmā vietā, 2 stūrs vinnēs, viņam seko Selēnas komanda, tāda ir Imanta, Jūrmala, Livonija un Eleja Livonija. Nu redzam, atkal pavisam tuvu ieskaits laukumam ir domāju, ka varētu būt piezemējums. Un ir arī piezemējums. Tā kā es teicu, rezultāts vēl nav skaidrs, un Ovāls gūst 5 punktus, 30 pret 17. Nu jau nedaudz pieklājīgāk. Pieklājīgāks arī rezultāts pēc savu skaitēju, jā, bet tas nozīmē vēlreiz, ka atslābināties nedrīkst. Tā var punktus tikai zaudēt. Domāju, ka Livonija pašlaik jau ir, nu tik tiešām pēc tiem punktiem jau viņi ir priekšā, viņi noticēs. Nu, viņi arī labi zina, ka spēle tuvojas beigām. Nu, tā, tas uzreiz tev mazliet tomēr noņem tāds. Tā kā rītā dāmas, kas grib redzēt, kā spēlē un kā izšķirsies, jā, LSPA, tas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas komanda, ko vada šodien spēlējušais Kaspars Jakušs šodien laukumā. Dāmas labi spēlē. Rītā citā lomā. Jau uzvarēs 3. kārtā, tad varēs viņas apsveikt droši vien kā Latvijas čempions pirmo reizi. Bet Selēna ir komanda, kas ir bijusi iepriekšo 2 gadu čempioni. Nepadosies, es jau to zinu. Nu, ko dzirdam aplausus par godu Mihailam Tuminam. Ne tas vieglākais realizācijas sitiens, bet Mihails to veiksmīgi realizē. Kāja nenodrebē, parādīs savu veistarību, jā, un 30 pret 19. Ovāls joprojām iedzinēja lomā, un visticamāk tajā arī paliks, bet, kā jau teicām, vismaz pieklājīgāks rezultāts. Jā. Es tā, kamēr maz pauzīt, izstāstīšu, ka arī regbijā ir vēl tā saucamā 3. grupa, jā, un tur spēlē mūsu kaimiņi, kas tāda klasa zemāk, mazliet Igauņi, jā. Kaut gan Igauņu komandas atbrauc, nesen tajā miesnieki spēlē, nu, mēģina viņiem tas regbijs. Un tādā grupā vēl, kas man bija tāds jaunums, es zināju, ka tur ir komanda, bet pašlaik viņi pietiekušies jau kā izlas, mūsu kaimiņi Baltkrievu sākuši spēlēt regbiju. Un viņi spēlē vienā grupā Baltkrievu, Igaunija, Grieķija, Slovākija un Montenegro. Tas ir Melnkalne. Mārtas tikai apliecina, ka regbija tāpat kā futbolā gan arī spēlē visur. Pasaules reitingā ir vairāk kā 100 valstis pārstāvēts regbijā. Tā kā tad mēs zinām, cik šī spēle ir liela. Livonija arī vēl varbūt cer pabeigt spēli uz augsts nots ar kādu piezemējumu. Bet bumba šobrīd ir Ovāls rīcībā. Matīs Zalcmans, nu šodien Matīs saucā vēl joprojām. Nu nav viņam bijušas arī tādas situācijas, lai viņš varētu kaut kur ieskieties. Jau iet pa gaisa dzērienu, iet pa gaisa pirmās tulīties šampaniešu šaltis. Komandas dodas laukumā un varam apsveikt vēlreiz regbija klubu Livoniju, komandu Garkalnu Livoniju. Pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē viņi iegūst Latvijas kausu. Tātad Latvijas kausa 2014 nonāk regbija futbola klubu Livonija īpašumā. Teiksim paldies arī regbija klubam Ovāls, visu cieņu par šo finālu, visu cieņu Nikolajam Peķūņiņam, kas devās laukumā. Paldies komandām par šo izrādu un es teikšu uz tikšanos, jo šīs abas komandas mēs noteikti redzēsim vēl finālā Latvijas čempionātu. Ar jums kopā šodien bija Raimonds Rudzāts un Māris Šmits un uz tikšanos nākamajās regbija pārraidēs. Visu labu! Uz redzēšanos, visu labu!
Skittles. Pamēģini varavīksni. Izgaršo varavīksni. Kulta filmas Grēku pilsēta turpinājums. Jessica Alba, Bruce Willis, Mikijs Rurks, Eva Grīna, Džozefs Gordons Levits un Lady Gaga. Filmā Grēku pilsēta liktenīgā sieviete. Kino no 29. augusta.